Atgriežamies aizputē, un mēs jau tā redzam motocikls ar 4 ratiem. Tas nozīmē, ka kvadras ir devušās savā iesildīšanās, jeb iepazīšanās aplī. Un, ja teiksim, iepriekšējos posmos mums bija tā, ka kvadraciklu sacensībās bija gaužām maz dalībnieku. Ja bija 10, tad jau tas skaitījās labi. Tad šeit aizputē mums pieteikušies ir 20 braucēji, 20 kvadras mēs redzēsim šajā pielījušajā trasē, kas par laimi gan ir pažuvusi nedaudz. Pa dienu redzam šo visu lielo skaisto skatu kalnus. Tie kalni tiešām ir visu laiku vējā un tie ir izžuvuši. Ja tiešām ir pažuvuši, paspēja nedaudz parunāties arī ar cilvēkiem, kas bija trasē. Tiešām trasa izskatās daudz labāk. Sevišķi šī te kalnainā daļa, kas vispār pa dzīvi aizputēs trasē daudz cietāka. Tur vējiņš labāk tiek klāt, ir izžāvējis tur visu, bet par to lejas daļu tur gan vēl aizvien esot diezgan traki un tur dubļi esot vēl aizvien pamatīgi. Protams, varbūt ne tik pamatīgi, kā tas bija 8-5-niekiem, kad bija jāveic pirmais brauciens, bet tāpat. Ļoti slapja trasa, un mēs redzam šīs te ideālās trajektorijas, ideālās līnijas. Tās ir sausas nobraukātas. Principā šajā trasa daļā arī pietiekami cietas, bet tur tas tālākais posmiņš, kur mēs redzam, tur trasas lejas daļā, tur gan ir vēl aizvien slapjums, bet arī tur, protams, ir tikai principā viena ideālā trajektorija, ko arī Toms Macuks pēc finišiem X1 klasē atzina, ka viņš zināja to, ka šeit būs ļoti grūti apdzīt šeit tikai viena trajektorija, un tāpēc bija svarīgi to startu paņemt, un tālāk jau varēja diktēt savus noteikumus visiem pārējiem. Par laimi neesam redzējuši pagaidām nevienu sportistu, kurš izstātos tādu pamatīgu tehnisko ķibeļu dēļ, ko es arī pieminēju sākumā, ka tādos dubļainos laikos var tur būt problēmas ar dzēsēšanu motocikliem. Bet par laimi pagaidām nevienam īsti nav bijuši tādas problēmas. Vairāk ar brillēm bijušas problēmas, ko arī Kārlis Rešels teica. Atceramies, viņš tur no Romeo Karu vienā aplī pēkšņi atpalika. Mēs tur neredzējām ekrānos, bet vienā aplī viņš pēkšņi atpalika diezgan daudz. Izrādās, viņš bija iebraucis boksos, paņēma jaunas brilles, jo viņam bija problēmas ar brillēm, un viņš paņēma jaunas brilles. Un pēc tam atceramies, kas notika. Karo pieļāva kļūdu, un Rešels, kā aizbrauc pa priekšu, tā arī finišēja pirmajā pozīcijā. Tas bija 125 kubikcentimetru klasē, tā kā Rešeļa ģimenei bronza un pirmā vieta un zelts pagaidām šajā te dienā. Pēc pirmajiem braucieniem 8-5-niekos trešā vieta Jānim un 125-niekos pirmā vieta Kārlim. Tāds ir tas rezultāts Rešeļa ģimenei. Tagad mēs pievērsīsimies kvadrām. Te ir daudz labi braucēji. Kvalifikācijā visātrākais bija Atis Brets. Tad Matīs Palevits arī, protams, ir viens no galvenajiem favorītiem. Atceramies Matīsa neveiksmi Alojā, kur viņš otrajā braucienā visu laiku visiem bija priekšā, pārliecinoši priekšā visiem pārējiem, un pēdējā aplī vienkārši motocikls apstājās un neko nevarēja izdarīt. Vairs neko nevarēja izdarīt. Lūk, arī Matīs Palevits mūsu ekrānos ieņem vietu pie starta barjeras. Atis Brets arī jau tur ir ieņēmis vietu pie starta barjeras, iekārto savu kvadru, lai tā stāvētu viņam vēlamajā pozīcijā. Lūk, arī Brets tur kārtīgi pats noliek ar rokām savu kvadru, tā lai tā saķeri būtu maksimāli. Redzot, cik tur viss slapši ir. Saķeris tur principā nav nekādas, bet cik var atrast, tik var atrast. Matīs Palevits arī kopvērtējuma līderis ir šajā te kvadru ieskaitē Latvijas čempionātā. Viņam 166 punkti, un Atim Bredam, kurš kvalifikācijā bija mežonīgi ātrāks nekā vispārējie, ir tikai par 2 punktiem mazāk. Tā Matīsam Palevicam, lai saglabātu pirmo pozīciju kopvērtējumā, viņam tur būs kārtīgi jāiesvīst. Tiešām kārtīgi jāiesvīst. Viņš nevar finišēt zemāk nekā Atis Brets, citādāk Brets izvirzīsies pirmajā pozīcijā arī šajā te kopvērtējumā. Vēl noteikti jāpiemina, ka kvalifikācijā Reinis Picāns bija labā pozīcijā. Viņam 4. labākais laiks Kārlis Nēja. Kārlis Nēja arī 3. pozīcijā, pat nedaudz ātrāks nekā Picāns. bija
līnija. Bicāns arī, lūk, ieņem savu vietu pie starta barjeras. Viņš tur būs, kā viņš tur sanāk, blakus Palevicam. Palevicam viņš tur bija blakus. Ja kas, mums arī ļoti daudz meitenes šajās sacensībās ir. Mums ir Monta Dišlere, kurai ir labs rezultāts kvalifikācijā. 7. laiks kvalifikācijā diezgan no līdera, gan viņa tajā labākajā aplī atpalika par 20 sekundēm, bet tā ir 7. pozīcija. Tāpat arī mums ir Elīna Plešņa, vēl aizvien piedalās Džēna Tribona un Dīna Ulmane. Šīs 4 dāmas arī brauks šajā kopējā Open kvadru klasē. Kāpēc tik daudz skatītāji? Tāpēc, ka ir palielināts balvu fonds, ir nodrošinātas jaunas balviņas tieši kvadrām. Tieši kvadrām ir pienākuši pāris sponsoriņi jauni, un tas arī, protams, uzreiz ir tāds pamatīgs atspaids. Un lielāka vēlme, protams, piedalīties arī sportistiem. Jā, diemžēl neredzēsim mēs Kevinu Sāru, labāko igauņu kvadrciklu meistaru. Viņš nepiedalās šajā te posmā. Atcerēsimies, apē viņš uzvarēja abas divus braucienus. Tur pirmajā braucienā viņš finišēja priekšā Matīsam Palevicam un otrajā braucienā Rēnim Bicānam. Nu, no 4 posmiem viena uzvara Palevicam, viena Bicānam un 2 Kevinam Sāram, kurš šodien nestartēs šeit aizputē. Nu, protams, igauņiem ērtāk ir uz apu atbraukt. Turpat pāriet pāri robežai ar kājām kaut vai nekā, protams, uz aizputu. Tomēr sanāk visai Latvijai dzīties cauri. Tur pamatīgi kilometri jānobrauc ir sportistiem. Jā, nu arī daudz dalībniekiem mums būs arī pēdējā braucienā, kur uz starta stāsies blakus vāģi. Un kā jau minēja arī Kaspars Stupelis, redzēja, Kaspars Stupelis arī brauks kopā ar igauņu kolēģi. Tā kā brāļiem, daideriem būs noteikti tāda pamatīga konkurence. Noteikti. Šeit, kā spolē, te būs interesanti. Es jau skatījos kvalifikāciju pie sevis, domāju, ka visgrūtāk šeit būs tieši tiem sportistiem, kuri brauc ar kvadrām vai arī ar blakus vāģiem. Nu, spolē pamatīgi pa šiem te dubļiem, un bija arī tāda situācija kvalifikācijā, ka iesprūda špūrē kvadra, un nevar sportists nokāpja nost no moča un ar rokām mēģina izcelt ārā, izstumt nevar. Uzsēžās virsū, dod virsū gāzi, bet viņš vienkārši spolē uz vietas. Nu, vispār nekustās. Tāpēc kaut kādām, nezinu, 5-6 minūtēm izdevās viņam ar rokām kaut kā izcelt ārā no tās bedres, no špūras ārā kvadru un tad tālāk aizbrauc. Bet, būtībā kādas minūtes 5-6 tur mocījās viens no sportistiem. Nu, tas bija tā diezgan interesanti. Nu, šobrīd trasi ir nedaudz sausāk. Protams, starta zona nav tā, kas žūst, bet ir trase pažūsi mazliet. Redzam, ka pilna barjera kvadru klasē. Diviem sportistiem pat ir jāstartē no otrās rindas. Tā ir Undīna Ulmane un Kārlis Lizanders. Startēs no otrās rindas, bet mums, protams, interesē tieši favorīti. Brets, Palevits, Nēja, Bicāns. Tas pats arī Andris Ciršs varētu arī izrādīt konkurenci. Nu, tie 5 galvenie favorīti. Pēc tam tur arī ir cīņa par 6. līdz 11. pozīciju, kur arī diezgan līdzīga apļa laika. Ir Bujanauskām, Dišlerē, Ciršam, Kirilko un Jurim Ozoliņam un Mikalauskam. Jā, motori jau ir iedarbināti. Tūdaļ tiesneši vēl noies gar barjeru, pārbaudīs starta pozīcijas un tad jau dos grīdā sportisti un dosies trasē šajā kvadru Open klasē. Barjera krīt un aiziet starts, kuram tur izdosies labākais starts. Brets neizceļ startu, tā vien šķiet, ka Brets nav pirmajā pozīcijā, Brets ir otrajā vietā pagaidām pēc starta. Neizdevās starts kvalifikācijas uzvarētājām. Nu, iztiekam bez kritieniem pirmajā līkumā kvadrām. Protams, kvadrs ir platāks, tur arī vēl grūtāk būs apcītāji. Te izlido no trases ārā. Tas ir Pavlovs, tā vien izskatās, tas ir Māris Pavlovs, kurš izlido tur ārā no trases. Te jau tiek aizmastas brilles, kurām nav nekāda jēga.
momentāli piesit ciet, ja vēl nedarbojās šī te lentes sistēma, te vispār no tām brillēm nekāda jēga nav. Uzreiz aizmet brilles prom un Kvadras vēl vairāk met uz sportistu, kurš brauc aiz visiem pārējiem. Tas ir skaidrs. Jā, tā arī ir. Atis Prets neizcēla startu. Tur Andris Ciršs izcēla startu. Viņš pagaidām ir pirmajā pozīcijā. Tā vismaz rāda arī man šeit oficiālie rezultāti live režīmā, jeb dzīvajā režīmā. Tiešsaistē Prets ir otrajā pozīcijā. To mēs tagad arī redzam uz aci. Tā, Palēvits turpat ir, jā, turpat ir Palēvits. Redzam, mēs kopvērtējam līderi Matīs Palēvicu. Viņš pagaidām tikai 4. Arī viņam neizdevās starts. Bicāns viņam priekšā, arī Prets ir priekšā un visiem priekš brauc Andris Ciršs. Andrim Ciršam kvalifikācijā tie apļu laika nebija tik ātri kā šim te manis pieminētajam trīniekam. Tā kā te būs interesanti, cik ilgi Andris varēs aiz savas muguras noturēt visus galvenos favorītus, kuri cīnās par uzvaru kopvērtējumā. To pašu Bredu, Bicānu, Palēvicu. Viņi teorētiski ir ātrāk. Nu, redzam, Palēvits arī jau tagad uzbruk Rēnim Bicānam. Numurus vispār jau vairs nevar redzēt. Pat pirmais aplis vēl nav veikts, bet numurus vispār neredzam. Priekšā tur visi moči, kas brauc no muguras kādam no konkurentiem. Tur viss ir nomētāts tā ar dubļiem, ka mēs neredzam ne Breda, ne Bicāna, ne Palēvica. Numurs tika vaļā no Palēvica šobrīd Rēnis Bicāns. Un pats Bicāns jau tagad Bredam uzbruk. Te būs interesanti, jo Ciršs tiešām izskatās ir lēnāks nekā visi pārējie konkurenti, bet trase ir šaura. Trase ir tikai viena ideālā trajektorija. Mēs jau redzējām ar solo motocikliem, ka apdzīt šeit šādos laikapstākļos ir ļoti sarežģīti. Un te, tiem favorītiem būs jāparāda, ar ko tad viņi ir labāka nekā Andris Ciršs. Ja te arī neviens neriskē braukt raut iekšmalā. Tomēr tā iekšmala ir ļoti slabi, tā vēl nav izžuvusi. Šī ir ātrākā trases daļa. Tur ir šajā likumā ir viens variants braukt pa iekšmalu, tur ir tāds viens lēciens, bet iekšmala uzreiz tev uz nākamo līkumu liek būt lēnākā. Otrs variants tā kā vispārējie. Tagad aizbrauc, tā ir tā ideālā trajektorija, tā ārmala, bet tā ir sarežģītāk, jo tad tev tur ir tādas 4 pumpas, 4 mazas tramplīniņi, kur ir jāpārlec. Tā kā, tiešām tur nav viegli pārlikt tos 4. Solo klasēs tur lec pa 2 apmēram, bet šeit kvadrāts mēs redzam, ka tur tomēr vairāk izšūpina izbrauc šos te mazās 4 pumpiņas. Ciršs vēl aizvien 1. pozīcijā, Bicāns ir 3., Prets 2. un Palēvits ir 4. pozīcijā. Ja šādi finišēs braucēji, tad Atis Prets pārņems vadību arī čempionāta kopvērtējumā. Viņš apdzīs kopvērtējumā Matīs Palēvicu. Bet vēl ir jātiek līdz galam. Vēl 14 minūtes jābrauc šajā trasē. Prāts, kā visi aizsis ciet ar dubļiem. Šeit var rasties tehniskas problēmas. Tiešām kvadrās var redzēt, var notikt tehniskas problēmas tieši ar dzesētājiem, ar radiatoriem. Ja aizsit viņus ciet pilns ar dubļiem, tad var pamatīgas problēmas rasties. Redzam, tur arī izvēlējušies ir aizsargus dažādas uzlikt pirms radiatoru. Tam pašam Bredam ir pamatīgs tāds, redzam, aizsargus uzlikts priekšā, lai netiek klāt pie radiatoru šie te dubļi, lai labāk dzesētos viņa motocikls. Šobrīd arī viņš ir tādā situācijā, ka viņš brauc uzreiz aiz Andra Cirša un viss, ko rada Andra Cirša motocikls, nāk virsū tieši uz radiatoru Atim Bredam. Līdzīgā situācijā arī Bicāns un Palēvits. Tā, kas mums notiek tālāk? Neja mums ir 5. pozīcijā, bet viņš jau atpaliek 6 sekundes no Matīs Palēvica. Tā kā pirmais 4, kā jau es arī prognozēju, izratosies. Tad ir Dāvis Ciršs, tad ir Mikalovskis 7. pozīcija. Jā, te ir problēma. Atkal ir izlidojis no trases Māris Pavlovs. Šo atceramies, tur 3. līkumā jau arī izbrauc ārā no trases, un tagad arī viņš ir trases nožogojumā iesprūdis.
bet tikmēr līderis Andris Ciršs tur aiz sevis visus pārējos. Nav īsti, kur ielīst. Tas brīvās trajektorijas ir krietni lēnāks, tāpēc nav īsti, kur ielīst šobrīd arī konkurentiem. Montu Dišlera mēs redzējām labāko no meitenēm. Šobrīd viņa kopvērtējumā ir kopējā ieskaitē 9. pozīcijā. Elīna Plešņa ir 16. pozīcijā un Džēna Triba ir 18. pozīcijā. Šobrīd tā ir izratojušās meitenes. Un Plešņa ir pat ātrāka nekā viņai priekšā braucošais Žagars dažos trases sektoros, bet viņai tur līdz Žagaram ir diezgan liela starpība, tur ir 20 sekundes starpība. Un lūk, mēs redzam tagad arī pamatīgu cīņu. Pirmā, otrā pozīcija pret Ciršu. Ciršu vēl aizvien tur aiz sevis Bredu. Ja mēs runājām, ka solo motociklos starts ir nevis 50%, bet kādi 75%, tad kvadrām es teiktu vēl lielāks procents ir nozīmība tieši startā. Trase ir pietiekami šaura, nevar atrast tādas labākas līnijas arī Atis Brets, lai gan viņš ir ātrāks nekā Ciršs. Atpalicis nedaudz no pirmā trīnieka ir Palēvits. Arī šeit jūdās Palēvits. Labi noturās trasē. Iebrauc kārtīgos dubļos Palēvits. Kvadrantis ir izteikti. Pavlovs vēl aizvien tur ir iesprūdis trases nožogojumā un šķiet, ka neturpinās sacensības. Lēni izšūpina šos te mazos tramplīniņus, kur atceramies solo motocikli gāja lēcienā. Piezemējās tur uz otrās piezemēšanās vietas. Kvadrs lēnākie izšūpina šo te tramplīna kompleksiņu, kombināciju. Te arī nav vietas, lai ielīst, un nav arī nemaz tik tuvu Brets tur līderim Ciršam. Vēl viena izstāšanās. Saveļjevs arī šķiet, ka ir izstājies, nevar iedarbināt motociklu. Iespējams izpaužās tas, ko es runāju, ka kvadrs daudz vairāk uz dubļus met virsū braucējiem, kas brauc aizmugurē, un iespējams, ka arī tur varētu būt kaut kāda tehniska kļūmīta, ka tur ir kaut kas aizsists ciet. Motociklu mums nevar iedarbināt, un Palēvits ir atpakaļ. Palēvits ir arī novilcis brilles, brauc bez brillēm Matīs Palēvits, Saldus pārstāvis. Saldus viņam tad diezgan tuvu uz aizpēc bija. Ko atbraukt, nebija jāšķērso visu Latviju, kā dažiem citiem. Jā, bet mani pārsteidza Andra Cirša. Veikums viņš vēl aizvien. Tur aiz sevis visus, arī Ati Bredu. Skatāmies kvalifikācijā. Andris Cirša 11 sekundes atpalikā aplī no Ata Breda. Tā kā teorētiski Brets ir mežonīgi ātrāks nekā Cirša. Ciršs pagaidām ir vienīgais sportists, kuram motocikls ir pilnīgi spīdīgs. Redzam, viņš aizbrauc no starta kā pirmais, un viņam vēl aizvien ir spīdīgs motocikls, jo viņam nav bijis jābrauc aiz muguras nevienam konkurentam. Viņš brauc pirmajā pozīcijā. Tas arī ir labākais veids, kā izvairīties varbūt no riska dabūt tehniskas problēmas. Divās 13 brauc pagaidām Andris Ciršs tādā ātrumā, un 2.13 mums pat līdz 7. pozīcijā. Apmēram tādā ātrumā arī veic apļus arī Laurīts Mikolausks, kuram pēdējais aplis ir 2.14. Ja? Tā kā Andris Ciršs nebrauc tik ļoti ātrāk kā visi pārējie. Viņš bremzē gan Breda, viņš bremzē Bicānu, viņš bremzē Palēvits, bet no otras puses, lūdzu, tad ņemiet apziniet mani, ja jau es jūs tik ļoti bremzēju. Pagaidām pat īsti uzbrucis nav Atis Brets Andrim Ciršam.
7,5 minūtes jābrauc. Plus vēl 2 āpi tajā kvadra sacensībā. Tad jau drīzāk Palevits ir tuvāk Bicānam nekā Brets Ciršam. Redzam, Palevits visu laiku bieži. Turpat aizmugurē Reinim Bicānam. Vienīgie 2 latvieši, kuri ir uzvarējuši braucienus. Te jau ir problēma. Lūk. Es teicu par šīm tehniskajām ķibelēm. Tā vien izskatās, ka ir jau problēma arī Reinim Bicānam. Tur varētu būt, ka jau pārkarstē viņa kvadra. Sāk jau parādīties tādi interesanti dūmi Reinim Bicānam. Pārāk tuvu aizmugurē Bicāns ir braucis Bredam. Sāk jau dūmot viņa motocikls. Vēl ir jābrauc ilgi, vai izturēs tehnika. Vēl 6,5 minūtes un vēl 2 āpļus. Garām jau ir Palevits Bicānam. Bicāns vairs netur tempu, jauda zūda. Motors noteikti ir pārkārsis. Ja viņš tiks līdz galam, tas jau būs sasniegums. Tas tiešām jau būs sasniegums. Un tagad beidzot Brets izmanto atpalicējus un aiziet garām Ciršam, bet Palevits arī to pašu dara. Vai Palevits no 4. pozīcijas uzreiz uzliks uz 1. vietu? Jā, gaužām lēns ir palicis Bicāns. Tomēr Palevits neapdzen uzreiz 3 sportistus. Palevits apdzina 2. Apdzina Bicānu un apdzina Ciršu. Brets tagad ir 1. pozīcijā. Tā vien izskatās tika garām. Viņš tur Ciršam to pašu izdarīja arī Palevits. Jā, tā arī ir. Mūsu abi 2 līderi tagad ir Brets un Palevits. Ja tā finišēs abi 2 sportisti, tad tāpat Atis Brets būs 1. pozīcijā arī kopvērtējumā. Par 2 punktiem tad viņš būs priekšā Matīsam Palevicam. Jā, Bicāns šķiet, ka neizturēs līdz beigām, ka tomēr mocis apstāsies ar Bicānam. Jā. Kā jau minēju, tas laiks ir pārāk ilgs. Ja būtu pēdējais āplis, tad tehnika varbūt izturētu. Varētu arī aizbraukt. Jau jābrauc, tur ir 6,5 minūtes un jau mocis sāk pārkarst. Tur nav daudz variantu. Var darīt, ko grib. Nav daudz variantu. Redzam, Palevits ļoti tuvu Bredam ir. Ļoti tuvu. Atkal atpalicējis. Tur ir starp abiem 2 viņiem. Atkal varbūt Palevits varētu izmantot atpalicējus, jo atpalicēji reizēm kļūdās varbūt trajektorijās, un tad pašiem šiem te līderiem ir jāpamaina šīs trajektorijas. Kā piemēram tagad redzam, nelaiž garām tur Palevicu. Palevits ir kārtīgi aiz atpalicēji iesprūdis, un tas dod lielu pārsvaru Atim Bredam. Tas dod ļoti lielu pārsvaru. Kārlis Neja tur kļūdījās ar trajektoriju, nepalaida garām. Tur Matīs Palevits, un Matīsam Palevicam ir pamatīgs problēmas. Tagad liela pārsvaru iekrājas būs jau Atis Brets. Ciršs saglabā 3. pozīciju. Bicāns gan vēl tur trasē ir, redzam vēl Bicāns. Nav viņš pavisam izstājies, un vairs arī tā vajag nedomā viņam tas motocikls. Varbūt arī izturēs līdz beigām. Arī Bicāns, viņš pagaidām 4. pozīcijā. Tie dūmi arī šķiet ir pazuduši. Mazliet tomēr ir tie dūmi Bicānam. Dakterevs bija tas, kurš nelaida garām Palevicu, un Palevits aiz viņa bija iesēdies un daudz laika zaudēja Matīs Palevits. Lai gan it kā var jau saprast Ilju, viņam tur arī pamatīgi jācīnās. Tur Kārls Līzanders, turpat blakus viņam ir Mārtiņš Žagars, arī turpat blakus, un viņš cīnījās, lai noturētu savu 10. pozīciju. Un bija tik ļoti iekars, ka problēmas sagādāja Matīsam Palevicam, un Matīs šobrīd atpaliek tā iemeslu dēļ jau 5 sekundes no Ata Breda. Kā aizjot tās sacensības? Viena atpalicēja Burzmiņa, un pavisam viss mainījās. Tiršos nevarēja noturēt savu 1. pozīciju. Palevits tur uzreiz 2 apdzina. No 4. uz 2. vietu uzkāpa, un gandrīz arī Breda apdzina. Tur daudz netrūk, lai arī Breda būtu apdzinis Palevits. Viņš jau tur bija ielīdis blakus Bredam. Tādā veidā gan tomēr Brets saglabāja to savu pozīciju. Jā, var redzēt, ka Bicāns ir pamatīgi nometis tempu. Viņam motocikls vēl aizvien kūpa. Varbūt tiks līdz beigām. Jā, šeit arī novelk brīles nost Reinis Bicāns. Šī tāda atstarpīta ir izveidojusi starp sevi un Ciršu.
priekšā, lai vairs nemet dubļus uz dzesētāju. Lai varētu tikt līdz galam, lai vēl vairāk nenoslogotu motoru, lai temperatūra nekāp. Samazinājis savu atstatumu no Breda ir Palevits. Paliek vairs tikai 4 sekundes, tā kā sekundi Aplī ir atspēlējis. Jā, 2.13 Atis Breds brauca un 2.12 brauca Matīs Palevits. Tā kā ir atspēlējis sekundi vienā Aplī Matīs. Vēl pusotra minūte, nedaudz vairāk jābrauc ir šajā pirmajā braucienā. Plus, protams, vēl 2 apļi. Tāpat kā vienmēr. Motokrosā noteikts laiks un vēl 2 apļi. Dišlerka ir labi brauc, vēl aizvien 8. pozīcijā. Monta, labākā no dāmām, tiešām cepuri nost. Plešņa ir 16. Trība ir 17. pozīcijā, Ulmane 20. pozīcijā. Tā tikai Ulmane nav izstājusies, manuprāt. Tagad jāskatās uz pulksteni, jāskatās uz laikiem, vai Palevits nāk tuvāk klāt Bredam. Laika vairs nav daudz, principā palikuši ir 3 apļi, ko braukt šajā aizpuses trasē. Labu ritmu tur Atis Breds. Nu, būtībā tagad var redzēt, tagad var tiešām redzēt, ka Breds un Palevits ir citā līgā. Bicāns arī viņiem tur tuvu, bet Bicānam neiet motocikls. Viņš stāv pamotociklu, lai tas nepārkarstu. Ir pamatīgi nometis gāzi, bet Palevits un Breds brauc 2.12, 2.13, tomēr tas pats Cirš, kas ir 13. pozīcijā, brauc 2.15 gandrīz. Bicāns gandrīz 2.16. Krietni lēnāk ir konkurenti nekā 2 galvenie favorīti, kur arī kopvērtējumā cīnās par Latvijas čempionu titulu. Tas nav Bicāns, tas ir Bujanovskis, tas ir lietuvietis Bujanovskis, kurš ir arī piedzīvojis tehnisku ķībeli. Jā, nu kvadrs tiešām vairāk metos dubļus un vairāk kvadrās mēs redzam arī šīs te izstāšanās. Tiešām solo motocikli tā kā turējās tiešām pretī šiem te skarbiem laikapstākļiem. Bet kvadrām tas ir daudz grūtāk. Tomēr masīvāks, daudz vairāk dubļus met virsū priekšā braucošais un kvadrs pagaidām netur šo slodzi. Vairāk ir izstājušies. Nu, ja Bicāns tiks līdz galam, tad tas būs varoņdarbs. Jā, mēs redzam kvalifikācijas uzvarētāju Ati Bredu. Nē, viņš ir ātrāks nekā Palevits. Palevits ir šeit kaut kur kļūdījies, ja Palevits iepriekšējā aplī bija ātrāks nekā Breds, tad tagad Breds ir atguvis ritmu. Oi, kas par apļa laikiem! Labākos apļa laikus abi divi sasniedz, gan Palevits, gan Breds. 2.07 ir Bredam, 2.09 ir Palevicam. Tiešām fantastiski apļa laiki. Šķiet, ka paratojušies ar sportistu un nebija vairs neviens atpalicējis, ne jāapdzen ne Matīsam, ne Atim, un tāpēc arī varēja sasniegt dienas labākos apļa laikus. Nu, Breds tuvojās savai uzvarai pirmajā braucienā. Bredam pagaidām neviena uzvara šajā sezonā nav bijusi, tā kā viņš tuvojās savai pirmajai uzvarai šajā sezonā. Redzam, Bredam arī parādās kaut kādu dūmiņu tur no motocikla, bet par laimi nav daudz vairs jābrauc. Ja Bicāns jau turās kādus 5 sāpņus ar kopošu motoru šeit aizpuces trasē, tad tas, ka Bredam tagad tikko bija kaut kāda dūmiņa, tas, es domāju, ka neko daudz nenozīmē, ka viņš varēs tomēr pabeigt sacensības un pabeigt šo te pirmo braucienu, izcīnot pirmo uzvaru šajā te sezonā. Jā, nu, bet Bredam ir stabilitāte. Breds ir bijis visos braucienos uz godu piedestālu.
Viņam ir 3 trešās vietas, 1 otrā vieta, un tā iemesla dēļ arī viņš ir ļoti labā pozīcijā kopvērtējumā. Otrā vieta, un ja viņš šodien uzvar pirmo braucienu, tad viņš apsteidz Matis Palēvits un izvirzās pirmajā pozīcijā arī visā kopvērtējumā. Nu, vēl maķenīt vēl tikai jābrauc sportistiem. Tā, tas ir izstājies vai mēģinās pabraukt līdz beigām. Tas bija Dekterjovs, manuprāt. Tas puisis, kurš sagādāja problēmas Palēvicam, ka nedaudz piebloķēja Palēvics un Brets ieguva sev izšķirošo šo 4 sekundžu pārsvaru, un turpinājumā arī Palēvics nespēja vairs braukt tādā ātrumā, kādā rādīja tur Brets. Lai gan redzam, tagad atkal ir klāt Palēvics. Palēvits atkal ir klāt, tā kā epizodiski Palēvits ir mežonīgi ātrāks nekā Brets. Brets varbūt arī sajūta to, ka viņam motors nedaudz kūp un nometa gāzīti, lai nav tik liela slodze motoram, un Palēvits uzreiz momentāli ir klāt. Pēdējos 2 apļos var mēģināt noķert un varbūt pat ielīst kaut kur blakus savam konkurentam Matis Palēvits, tādējādi saglabājot vadību arī kopvērtējumā. Ļoti tuvu Palēvits ir. Šie ir veci dati, ko mēs redzam, ka Palēvits atpaliek 4 sekundes. Mēs redzam, ka viņš ir turpat blakus, un Cirš ir vēl vairāk atpalicis no Palēvits, jo Cirš apli pēdējo arī ir veicis lēnāk, bet īstenībā Cirš fenomenāli ātri brauc. Viņš brauc 2.07, tāpat kā Palēvits. Palēvits tur tikai pa pāris simtaļām ir bijis ātrāks aplī, bet starp viņiem tur ir diezgan liela starpa virs sekundes. Ja Palēvits brauc savā ritmā, tad Cirš viņu nevarēs noķert. Tam Dekterova mēs redzam. Viņiem tur pabrauc garām arī Elīna Plešņa. Te arī kārtīgi patrauc bīstamā pozīcijā. Dekterovs. Palēvits, redzam, ir ļoti tuvu Bredam. Breds noteikti taupa savu motociklu. Un tās dodas arī Palēvicam izcīnīt savu otro varbūt uzvaru šajā sezonā. Jau minēja, tikai 2 latvieši izcīnījuši uzvaras ir Latvijas čempionātā posmos. Vicāns un Palēvits. Ļoti pieklājīgi palaiž garām līderis, un tagad arī ap 2 līderi ir šajā bīstamajā vietā, kur Dekterjovs ir izstājies no sacensībām. Tas pagaidām gan nekādas korekcijas neievieš. Ap 2 sportisti pietiekami solīdi apbrauc šo te atpolicēju. Palēvits it kā ir ļoti tuvu pienācis klāt. No 6 sekundēm ir palikušas 2, bet nevar beigās vēl tuvāk piebraukt klāt Bredam, un būs jāatvadās no vadības kopvērtējumā Matīsam Palēvicam. Pietiekams pārsvars ir tiešām Bredam. Vismaz pagaidām. Atkal vēl viena kvadra, kas izstājas no sacensībām. Beidzot piepildās tas, ko jums stāstīju arī, kad atklāju šīs sacensības, šo pārraidi, ka būs liels pārbaudījums tiešām motocikliem arī tehniskajā ziņā. Te arī priekšā ir Brets Palēvicam. Un finiš ir sasniegts. Pirmā pozīcija ir Bredam. Rekā, noturēja savu konkurentu aiz muguras. Ātis Brets, un mēs redzam pirmā brauciena uzvarētāju. Cik kilogramu dubļu ir viņam uz motociklā un uz ķīveres? Redzam, kur ir tā problēma. Tur ir pamatīga problēma arī Ātim Bredam. Labi, ka motocikls izturēja, un tā ir uzvara pirmajā braucienā. Un Ātis Brets ar savu pirmo uzvaru šajā sezonā pārņem vadību arī kopvērtējumā. Viņš tagad būs priekšā pa 2 punktiem Matīsam Palēvicam, un mums tagad arī intervija ar uzvarētāju Āti Bredu.
Pirmais brauciens ir noslēdzies. Apsveic tevi ar uzvaru. Ļoti spraigas cīņas. Cik svarīga tev bija šī uzvara? Ļoti svarīga. Tādā ziņā, ka 2 punkti man pietrūka līdz pirmajai pozīcijai kovārtājumā. Tagad, laikam, ka sanāca. Un cik grūti ir atrast šos pareizos momentus un vietas trasē, lai apdzītu savus konkurentus? Šī trasē ir ļoti grūti, jo ir sliede tikai viena, pa kuru var braukt, un tālāk ir dubļi nereāli. Paldies, lai veicas otrajā braucienā!